Jūs visi zināt, ka manā mājā ir 7 kaķi. Nu, liela taļa, kas te ir bijuši, pazīst manu Sniedziņu. Tad ir Raibuls, viņš arī Aurēlijs, viņš arī Pumperniķelīts. Pēc gadiem izskatās, ka vecāks, jo dibengāls tāds šļurgans. Uz kašķeru brīžiem velk, jo taču tomēr runcis, vajag tur mērīties. Ar ļoti skaļu balss, un tāpēc ir otrais vārds Aurēlijs. Ļoti dīvains, viņš šķielē, un tad es viņu sauc par Pumperniķelīti, un tas ir smieklīgi, un viņš to saprot. Mīļie cilvēki, mēģiniet saprast viens otru. Ja kaķītis saprot, tad kāpēc jūs nemēģināt saprast viens otru? Ja jūs kaut ko nesaprotat, varat pajautāt. Mani kaķi atbild, viņi saprot, ko mēs sakām. Un ja viņiem, tā liek pie kārtības būt, viņi apstājās, viņi vairs nekaujās un nekašķējās. Es arī te vārnām savā laikā teicu, ka viņas tomēr īrē dzīvokli pie manīm, nevis es pie viņām. Un tad viņas pārstāja klupt virsū maniem kaķiem. Jā, arī putni mūs saprot. Visi mūs saprot. Tikai mēs viens otru reti, kad saprotam. Sievietes domā, ka vīrietim jāuzmien, viņi nevar. Tā nav iekārtots, ir jāpasaka. Jo citādāk katrs skatās uz savu pusi un attālinās arvien vairāk no tiem, kam dzīvesvieta lielāka, tad katrs savā istabā un katrs savā mājas stūrī. Un tad ir vientuļi. Ja tā godīgi saka, mēs šeit savā ķermenī jau esam vieni. Dievs pasarg, ja tur vēl kāds iepirinās. Mums jāmīl tās savas dvēseles mājas, protams. Jāciena un jāgodā. Un tad nedariet sev pāri. Kas tad ir darīt sev pāri? Protams, smēķēšana, dzeršana, pārēšanās, mazkustīgs dzīvesveids. Tā ir atbildība par savu veselību, un tad nāk tie pāri 50, un tad, un tad ir paziņojumi avīzē par nomirušajiem. Kur vēl varēja dzīvot, bet kuri laikam negribēja dzīvot. Un tā pašā laikā ir cilvēki, kas cīnās par savu dzīvību, par katru dienu, par katru stundu, kas viņiem ir, un maz to atbalstu, ja jūs redzējāt raidījumu par eitanāziju. Nevienam nav tiesības šos cilvēkus nosodīt, jo vispār cilvēkam nav tiesības otru cilvēku nosodīt. Jūs nezināt, kā tas ir, ja katru dienu sāp. Vismaz tie, kam tas nav bijis. Veciem ļaudiem, ja šur un tur iesāpās, tas nozīmē, ka viņi ir dzīvi, un galā diez vai ar sirmu galvu un daudz gadu dzemdēt taisās var iedzert arī kādu pretsāp līdzekli, ja līdz, bet ir dienas, kad nelīdz. Un šonedēļ atkal ir šīs magnētiskās vētras un diez vai līdz, gan tās asars birst, gan tās galvas sāp, un tās ir tādas lietas, ko medicīna izskaidrot nevar. Bet es mazliet varu. Mūsu veselēm, mūsu miesai, ir jāpielāgojas jaunajai enerģijai, un viss ir pilnīgi pretēji. Jaunā enerģija meklē mūsu ķermenī ceļu, tad attīra arī pie reizes, protams, tad ir gan tās asars, gan tās sāpes, tā ir tikai attīrīšanās, kas to izturēs, kas mainīsies, tam būs nākotne. Ir tik ilgi bijusi stagnācija, pilnībā stagnācija, un šīs stagnācijas rezultātā ir kari. Par ko gan cīnās? Par Dievu? Nē, par varu. To jau cilvēki ir izdomājuši, tik dažādas reliģijas. Dievs visiem ir viens. Un Dievs ir ar katru cilvēciņu, kad viņš piedzimst. Un tur nav jāmērās, kurš svarināks, kurš lielāks, kurš pareizāks, kurš nepareizāks. Tā nav taisnība. Dievs ir mīlestība. Un šis mīlestības laikmets ir klāt, atpakaļ ceļu vairāk nav. Un tie, kas prot mīlēt, cilvēciski mīlēt, tie kļūst arvien stiprāki. Arī viņi attīrās,
Man patīk, un es mīlu šo jauno paudzi, kas ir mūsu nākotne, un mēs viņam palīdzēsim šeit, savā zemē, visu sakārtot. Un to visi kopā arī varēsim izdarīt. Dievam ir plāns attiecībā uz Latviju. Un ja paskatāties, kāda mums ir Latvijas forma, šitā izskatās Latvija. Tas ir akmens no Gotlandes, ko man atrada. Paldies, Marija. Ausi taču atgādina, vai ne? Redz, mēs esam Dieva auss. Mēs to informāciju saņem pirmie. Paldies par to. Būsim pateicīgi par to, kur mēs dzīvojam, kur viss mums iet pāri, ka šeit nav vulkānu un zemestrīču. Ir ļoti liels zaļums, un tagad rudenī daudz kas uzzied otrais, un atkal tā daba. Sāciet pierast. Klimata izmaiņas šajā zemē un šajā vietā nāks tikai par labu. Arī saimniekot vajadzēs savādāk. Un aizmirstiet, kā mana mamma darīja. Šodien viss ir savādāk. Ne astrologi kaut ko var pateikt, ne numerologi kaut ko var pateikt. Mēs sāksim visu no jauna un ieklausīsimies viens otrā un sevī. Un tad mums izdosies. Es jums ticu un es jūs ļoti mīlu. Un paldies, Inesīt, par jauko īsiņu. Es arī tevi apskaužu. Es apskauju, es ar tevi lepojos, ka tu ar to visu esi tikus galā. Un izskatās, ka es laimīga. Paldies par labajām vārdiem. Atā.